Labdien! Mani sauc Kristīna Devī. Es esmu transpersonālās psihoterapijas speciāliste. Un šodien es vēlos parunāt par tādu svarīgu tēmu kā krīze. Daudzi no mums izmanto šo vārdu, man ir krīze, vai mēs esam dzirdējuši, ka citi cilvēki saka, ka viņiem ir krīze. Taču mēs bieži vien iestrēgstam šajā stāvoklī un mēs nezinām, ko darīt, kur virzīties. Mēs baidāmies meklēt palīdzību, mēs iestrēgstam šajās domās, pārdzīvojumos, bieži vien nokļūstam tādās dziļās ciešanās un nevaram tikt no tām ārā. Jo mums nav zināšana par to, kas ir krīze, un visbiežāk mums nav šo zināšanu arī par tādu cilvēku attīstības ceļu. Tāpēc es šodien vēlos parunāt par šo tēmu krīze un kas tad ir krīze. Tātad, gan jau jūs esat dzirdējuši, ka vārdam krīze ir arī otra nozīme, kad krīze ir arī iespēja. Tātad krīze ir iespēja. Un, ja mēs paskatāmies kā tādu cilvēku attīstību kopumā, tad mēs varam redzēt, ka arī mazs bērniņš, kad viņš aug un attīstās, viņš iet cauri dažādām krīzēm. Ir šīs vecuma posma krīzes, kurās bērns kaut kur sāk dumpoties, sāk atdalīties no vecākiem. Un tad ir šī tāda pusauģu krīze, kurā viņam ir jau jāatdalās no vecākiem un jāsāk dzīvot šī patstāvīgā dzīve. Un šīs krīzes ir ļoti nepatīkamas. Viņas mūsos aktivizē tādas nepatīkamas sajūtas, tādu diskomfortu. Taču šis diskomforts ir vajadzīgs, jo šis diskomforts mums parāda, ka mēs no kaut kā esam izauguši, kad kaut kas nestrādā mūsu dzīvē, kad mums ir jādodas kaut kur tālāk, ka mums kaut kas ir jāatrisina, ka mēs ar tiem instrumentiem vairs nevaram dzīvot, ka tas vairs nestrādā, kā mēs esam dzīvojuši līdz šim. Un lielākā daļa no mums mēģina sevi piemānīt, mēģinot palikt šajā situācijā ar šo pašu domāšanas veidu, uzvedības veidu, nezinot, ko darīt ar to, paliek šajā diskomfortā, tādā veidā dzīvojot šajās ciešanās, zaudējot enerģiju, piedzīvojot depresiju. Jo šis diskomforts, kā jau es minēju, ir ārkārtīgi nepatīkams. Biežāk šis diskomforts ir kaut kādas problēmas attiecībās. Šis diskomforts var būt arī problēmas fiziskajā veselībā. Un mēs pat tiešām dzīvojam laikā, kur mēs jau esam iemācīti. Tā ir kļuvusi par tādu cilvēka dzīves normu, kad ja mums kaut kas sāp vai mums ir nepatīkams sajūtas mūsu ķermenī, mēs sniedzamies pēc tabletes, lai mēs tā kā apklusinātu to mūsu iekšējo diskomfortu. Taču arī šis mūsu iekšējais diskomforts ir kaut kāda ziņa mums, kad kaut kas mūsos iekšā nav kārtībā. Bet vai mēs esam gatavi iet sevi un klausīties tajā, kas tad mums tur nav kārtībā? Tieši tāpat par attiecībām. Mēs bieži vien slāpējam šos tādus diskomfortus, mēs no viņiem bēgam, mēs aizbēgam darbā, mēs nevēlamies runāt par kaut kādām nepatīkamām situācijām, mēs izvairamies no konfliktiem, vai mēs apsūdzam citus, vai mēs daudz ko norijam. Mēs tā kā nemeklējam, kas šobrīd ir sakne šim diskomfortam, ko es neredzu, kur man jāiet tālāk, ko es neprotu. Ja? Tātad mēs neklausāmies šajā diskomfortā. Taču, ja mēs klausītos šajā diskomfortā, mums būtu jākonfrontējās ar kaut kādām tām mūsu daļām, kuras vairs nestrādā, kuras ir nokalpojušas, kuras nestrādā vairs šajā situācijā. Piemēram, mēs esam pieraduši attiecībās kaut kādā veidā aizbēgt no strīdiem, taču to strīdu ir sakrājies tik daudz, ka tas ir novedis pie dziļas attiecību krīzes. Un tā vietā, lai mēs saprastu, mēģinātu saprast, kāpēc ir šī krīze, mēs tā kā noslēdzamies,
vēl vairāk noslēdzamies, aizvainojamies, mums pārtrūkst šis tāds kontakts mūsu attiecībās. Mēs turpinām varbūt nerunāt viens ar otru, jo ir kaut kādas idejas galvā, ka tomēr šīs attiecības ir jāsaglabā. Un tādā veidā, neklausoties sevī, mēs turpinam šīs attiecības tāpat, varbūt vēl sliktāk. Turpinam ciest, piedzīvot dažādus depresijas, nepatīkamus stāvokļus. Taču, ja mēs tajā diskomforta brīdī spējam paskatīties sevī, kas ir tas, kas nestrādā šobrīd, kas ir tas, kas nestrādā, kur es kaut ko neredzu, mēs varam izaugt no tā un pāriet jau citā tādā līmenī. Tāpēc katra krīze ir šī tāda iespēja mums pāriet tādā jaunā līmenī un mācīties kaut ko jaunu, attīstīties, iet uz priekšu. Un tāpēc mēs bieži vien piedzīvojam savā dzīvē šo pusmūža krīzi, un šī pusmūža krīze, jāsaka, ļoti lielai daļai cilvēku ir ļoti sāpīga un ir grūti izdzīvojama tieši tāpēc, ka mēs neesam pirms tam skatījušies tajos mazajos diskomforta brīžos. Un tad, kad pienāk šis pusmūžs, kad mūsu psihe, mūsu dvēsele vairs nespēja saturēt to visu, to, kur mēs neesam ieskatījušies, ko mēs neesam risinājuši, tad mēs saskaramies ar visu to, ar visiem tiem diskomfortiem, kur ir tikai akumulējušies. Un šajā pusmūžā nostājās mūsu priekšā kā mūsu ēna. Un tad mums ir ļoti grūti reizēm tikt galā pašiem. Jo mēs piedzīvojam tādu ļoti dziļu krīzi, un lai mēs varētu pāriet šajā tādā nākamajā līmenī vai nākamajā attīstības stadijā, mēs nevaram ignorēt šo diskomfortu. Mums ir jādodās iekšā visā tajā, kur mēs neesam ieskatījušies līdz šim. Visus šos neatrisinātās lietas, visus mezgliņus, visu tas, ko mēs esam tā kā atlikuši uz vēlāk, vai ļoti bieži es dzirdu, kad sievietes saka, es neesmu gatava ar to strādāt, es tajā neskatīšos, es arī pagātnē neskatīšos, es šobrīd neesmu gatava dziedināt savas traumas, taču jāsaka, ka tas viss nekur nepazūd. Un ja mēs to nerisināsim savā emocionālā līmenī, neļaujot sev just, ja mēs nerisināsim to savā apzinātības līmenī, paplašinot šo savu apziņu, mācoties domāt plašāk, mācoties šo kritisko domāšanu, mācoties veikt šo pašanalīzi, analizēt sevi, savu rīcību, savu uzvedību, just, tad mēs bieži vien nespējam tikt ar to galā, jo tas ir pārāk liels, un tad mūsu vietā, diemžēl, to uzņemās mūsu ķermenis, un tāpēc ļoti bieži arī otrajā dzīves pusē mēs daudz slimojam, jo ķermenis ir tas, kurš paņem uz sevi visu to, ko mēs nespējam atrisināt savā prāta un dvēseles līmenī. Tāpēc, es gribu teikt, ka atgādināt, kad krīze ir iespēja izaugt. Un, ja arī tu šobrīd piedzīvo krīzi, tad tas nav tāpēc, ka dzīve ir netaisnīga, vai tas nav tāpēc, kad kāds slikts cilvēks tev ir nodarījis pāri. Tas ir tāpēc, ka šobrīd tev ir jāieskatās sevī. Tas nozīmē, ka no kaut kā tu esi izaugusi. Jā, kaut kādas kurpes tev spiež. Iedomājieties tādā tēlaini runājot, ja mēs visu laiku staigātu tajās kurpītēs, kurās mēs staigājām, ka mēs bijām maziņi, kādas ciešanas mēs piedzīvotu, kā mums sāpētu mūsu pēdas, mūsu kājas būtu izkropļotas. Tieši tāpat aug un attīstās mūsu dvēseli, ne tikai fiziskais ķermenis, bet arī mūsu dvēseli.
Un tad, kad mēs spējam to saprast un sadzirdēt šos tādus dvēseles čukstus, dvēseles valodu, kur mums ir jāaug, tad mēs pārstājam beigt no sevis, bet sākam ar sevi sadarboties, sākam sadarboties ar savu dvēseli, lai augtu un attīstītos. Un tas ir arī cilvēka dzīves uzdevums. Tāpēc krīze ir iespēja. Un ja tavas attiecības šobrīd nestrādā, palūkojies uz sevi. Kas ir tas, kā tu savos attiecību 50% savā attiecību daļā kaut kur no kaut kā esi izaugusi? Varbūt tā ir uzvedība, varbūt tu domā pārāk šauri, un tu neredzi to realitāti, kā viņa ir nomainījusies, vai tu nespēji ieraudzīt savu partneri, kā arī viņš ir mainījies, un tu turpini dzīvot ar šo tēlu savā galvā, ar to, kāds tev palika šis tēls, kad jūs iepazināties un sagājāt kopā pirmo reizi. Ja tev ir diskomforts attiecībās ar taviem bērniem, tas nozīmē, ka nevis tev ir tavi bērni jāsalauž, jāielauž tavā struktūrā vai tavā idejā, kādiem ir jābūt taviem bērniem. Iespējams, ka tev ir jāpaskatās atkal sevī, kas ir tas, ko tu neredzi. Varbūt tu nedzirdi savus bērnus, neredzi, nedzirdi, bet tev ir galvā šī ideja, kādiem viņiem ir jābūt un kas viņiem ir jādara. Ja tev ir krīze attiecībās ar taviem vecākiem, iespējams arī tur tev ir jāpaplašina šis savs skatījums uz vecākiem un jāveic šis tāds iekšējais darbiņš ar sevi, lai tu varētu pāriet savās attiecībās ar vecākiem citā līmenī. Un man ļoti patika šodienas individuālās terapijas sesijā. Kliente teica ļoti tādu skaistu, dziļu un viedu frāzi. Viņa teica, it kā tā situācija, kurā es atrodos, ir tā pati, bet es viņu uztveru daudz savādāk. Un šis jau ir par briedumu, šis jau ir par to, kad sieviete spēj pamainīt savu domāšanu, to, kā viņa redz sevi šajās attiecībās, kā viņa redz šo situāciju un pieņemt jau citas izvēles un skatīties uz to jau daudz plašāk. Tāpēc, ja tevi uzrunāja šis mans vēstījums par krīzi vai par iespēju, es priecāšos saņemt tavus komentārus, tavs patīk, un priecāšos, ja tu pierakstīsies šim manam kanālam un padalīsies ar šo ziņu ar to cilvēku, kuram ir nepieciešams šobrīd dzirdēt par šo krīzi, un tiksimies kādu citu reizi. Atā!